Neviens biznesa treniņš neiemācīs jūs dzīvot laimīgu dzīvi. To varat izdarīt tikai jūs pats. Tad, kad jūs nomainīsiet savā galvā savus psiholoģiskos uzstādījumus. Un tieši ar to es palīdzēšu jums tikt skaidrībā. Mūsu sabiedrībā, tie, kuri mēs piedzīvām Padomju Savienībā, mums visiem tika uzstādīta verga psiholoģija. Gadiem mūsos ielika šo pasaules uzskatu un domāšanas veidu, kur dzīves pamatā ir vergs. Valdība, vecāki, skola, bērndārs, komjauniešu un pionieru organizācijas gadiem formēja to, ka cilvēks pēc savas būtības ir vergs, un pienācīgai dzīvei viņam ir jāatrod, kam pakļauties. Tas patiesībā ir ļoti vienkāršs uzstādījums. Vienmēr ir uz ko novelt atbildību, vienmēr ir ko vainot savās neveiksmēs, bet laiks nestāv uz vietas. Tagad ir pienācis periods, kad cilvēkam ir jāuzņemas atbildība par savu dzīvi tikai un vienīgi uz sevīm. Tātad pirmā doma, kas jums ir jāsaprot, tikai jūs esat atbildīgs par to, kas notiek jūsu dzīvē. Jā, pārmaiņas ir grūtas un tās ir neierastas, bet tikai tā var pāriet uz jaunu līmeni un izmainīt savu dzīvi uz labāku. Un, lai tu varētu saprast, kas tieši ir salūzis savā dzīves programmā, var pieteikties konsultācijai. Links ir augšā manā profilā. Neviens biznesa treniņš neiemācīs jūs dzīvot laimīgu dzīvi. To varat izdarīt tikai jūs pats. Tad, kad jūs nomainīsiet savā galvā savus psiholoģiskos uzstādījumus. Un tieši ar to es palīdzēšu jums tikt skaidrībā. Mūsu sabiedrībā, tie, kuri mēs piedzīvām Padomju Savienībā, mums visiem tika uzstādīta verga psiholoģija. Gadiem mūsos ielika šo pasaules uzskatu un domāšanas veidu, kur dzīves pamatā ir vergs. Valdība, vecāki, skola, bērndārs, komjauniešu un pionieru organizācijas gadiem formēja to, ka cilvēks pēc savas būtības ir vergs, un pienācīgai dzīvei viņam ir jāatrod, kam pakļauties. Tas patiesībā ir ļoti vienkāršs uzstādījums. Vienmēr ir uz ko novelt atbildību, vienmēr ir ko vainot savās neveiksmēs, bet laiks nestāv uz vietas. Tagad ir pienācis periods, kad cilvēkam ir jāuzņemas atbildība par savu dzīvi tikai un vienīgi uz sevīm. Tātad pirmā doma, kas jums ir jāsaprot, tikai jūs esat atbildīgs par to, kas notiek jūsu dzīvē. Jā, pārmaiņas ir grūtas un tās ir neierastas, bet tikai tā var pāriet uz jaunu līmeni un izmainīt savu dzīvi uz labāku. Un, lai tu varētu saprast, kas tieši ir salūzis savā dzīves programmā, var pieteikties konsultācijai. Links ir augšā manā profilā.